Nekā skaistāk nav, ja jūs izvirzat mazu mērķīti un to mērķīti paši arī sasniedzat. Tikai ir viens bet. Nevajag plāpāt un visiem stāstīt. Nevajag plātīties. Aiziet, izdariet, papriecājieties klusībā. Ja jūs zināt, cik tas ir skaisti papriecāties klusībā. Un tie, kam vajadzēs, tie to redzēs un uzzinās. Jums būs daudz brīnišķīgāk dzīve, un jums būs mazāk baiļu, un nebūs laika domāt. Aiziet un izdara. Kas šodien ir vissvarīgākais, tas arī šodien ir jāizdara. Un vecākiem jāskatās uz saviem bērniņiem, jo jūsu bērni ir jūsu kopijas. Viņi runā un dara kā jūs. Nu, protams, ja vecāki nelas grāmatas, tad kā var piedabūt grāmatas lasīt bērniem? Nu, noteikti jau nē. Bet ja nelasīs, kā tad tiks pie gudrības? Nē, internetu nevajag. Tur ir tik apmēram, ka tās nav tiešas zināšanas. Un vēl jau tas, ko jūs ziniet, jums būs jāpārbauda uz savus ādus. Kā tad tas nu ir? Vai tas jums der vai neder? Bet ja jūs neizdarīsiet, kā jūs to uzzināsiet, jums vajag vai nevajag? Tikai paši, caur savu darīšanu, caur savu pieredzi, tikai to jūs varat apgūt. Nav gatavs recepts, kā būt laimīgam cilvēkam. Ir jāmīl. Ir vienkārši jāmīl. Es savā laikā vienam jaunam cilvēkam dusmīgam, viņam varbūt bija arī iemesls dusmoties. Viņš bija šķīries, bet labi, ka izšķīrās. Un tagad viņš ir dusmīgs. Un viņš bija tik smogs puisis, tikai viņš to neapzinājās. Vispār mums ir ļoti daudz smogu vīriešu, un viņi to neapzinās. Un tās sievas te nesaprot, ka tās viņai laimējies ar to vīru. Ir jau tie gailīši, kas tās sekts galvā ceļ un tad manipulē, un kas tur ir, un kur tad tas par vīrieti ir. Un tas skaistums jau ir dvēselē. Man ar dumā vecumā 18, 19 gados likās, ka man tie garie patīk. Man tā likās. Neteiksim, ka mans tēvs bija ļoti garš 1,80 m, bet tā mamma 1,52 m, un tad tur tā starpība bija tāda liela, un man jau kā bērnam tad likās, ka tas ir tā pareizi, ka tas vīrietis tāds garāks. Nu, kādu laiku es tā domāju, bet es dziļi vīlos. Nekāda liela jaukuma no tiem gariem nav. Un tad es, kā šodien atceros, braucot autobusā, es Dievam lūdzu, lai atsūta man mīlestību. Atsūtīja jau arī, bet sākumā tas iepakojums man nevisai patika. Es vēl teicu, šo nemūžu. Bet bija tā mīlestība, ko var atcerēties visu mūžu. Un bija manā dzīvē tie 2 gadi ar mani ilgvaru, kā pasakā. Un tad 22 gadi ar vēzi. Bija gan labākas, gan sliktākas dienas, kā jau ar tādu smagu slimību. Bet mēs dzīvojām, mēs cīnījāmies kopā. Un es arī bērnu laidu pasaulē, kad vīrs jau bija slims. Ko tik par mani nerunāja? Traka, dulla un vēl visādas lietas. Nu, man tā dzīve iemācīja ļoti agri, gan meditēt, gan neko neņem galvā. Ja tas man ir jādara, un tas bērniņš ir atnācis, un kā profesors manam vīram teica, vai no tagad, vai nekad, brauc mājās no Rīgas, un tā bija tagad. Tad it kā medicīniski nevar. Bet bija. Nav tāds pareizs un nepareizs. Un tad kaut tur ir. Bērniem ir jānāk un jārodas mīlestībā. Nevis plānojot, kā šodien ar prāta dzīvojot. Kur tā sirds paliek? Un to jau var redzēt pēc bērniem, kur tā mīlestība ir bijusi un kur viņas nav. Jā, ir tie skarbie stāsti par bērnību, par mirušām mātēm, par bezatbildīgiem tēviem, kas savus bērnus ir atstājuši un sveši cilvēki izaudzina bērnus, tāpēc, ka mamma ir mirusi. To stāstu ir ļoti, ļoti daudz. Bet var jau mācīties no labiem piemēriem. Kad mēs izaugam lieli, un tad ir tas 18, tikai
tas jau neko vēl nenozīmē. Lieli, pieauguši mēs esam tādi, kad mēs protam uzņemties atbildību par saviem vārdiem un darbiem. Tikai tad mēs esam pieauguši. Un citam nesanāk pat 60 gados. Tas atkal ir katram atsevišķi. Bet es ticu tam labajam. Un mums tas ir. Mums tiešām ir. Nebaidieties no tā, ka jūs slikti fiziski jūtaties, ka jums reibst galva, kad kājas mīkstas, kad vairāk gribas tā kā horizontāli, bet gulēt tik un tā negribas, acis spiež ciet, tagad tas ir jāiztur. To medicīniski izskaidrot nevar. Tām nav sakars pat ar analīzēm un nekādām bildēm, nav jātērē nauda. Šis laiks ir jāiztur. Būtībā mēs attīramies. Visa pasaule attīrās. Arī mēs attīramies, jo jaunā enerģija strādā pilnīgi pretējā virzienā. Tad viss mūsu ķermenis tīrās, mēs to jūtam. Ne tikai es jūtu, jūs arī jūtat. Bet nebaidieties. Nevajag. Ja nu ritīgi spiest ciet to sirds čakru, priekš tam ir lēta un laba sirdspiliena aptiekā. Turiet mājās vienalga, cik jums gadi. Kaut kur velk kakls, kaut kur deguns, ir evija, ir kamparspirts, lēta un laba profilaks līdzekļi. Un režīms. Nu, ne tai televīzijā, ko skatīties, ne tai internetā, vai jums to vajag? Bet laba grāmata, kā ir laba lieta. Un paldies Dievam, bibliotekas jau mums ir daudz. Ejiet. Uz jaunām grāmatām ir rinda. Mēs ar meitiņu abas izlasām, kamēr mums ir tā rinda pienākusi. Nenāk miegs naktī. Grāmatiņu turiet, lūdzu, gaismiņu, palasīsiet pāris lapus, miedziņš uznāks, tāpēc, ka jūs novērsīsiet uzmanību, nevis ir bezmiegs. Tas nav bezmiegs. Bezmiegs ir kaut kas cits, tad vispār nevar gulēt. Bet jūs esat atmodušies, tad novērsiet uzmanību, nedomājiet un neizdomājiet to, kas nemaz nav. Un tāpēc es brīžiem 3 ieslēdzu televizoru. Tagad SVH radio ir arī televīzijā. Es redzu tik daudz interesants video ar mūsu latviešu jaunajiem dziedātājiem. Un, ziniet, es kopā ar viņiem padejoju 3 naktī. Pakustinu gurnus, iztaisnoju plecus un aizēju pagulēt vēl vienreiz. Nu. Un man tiešām šogad būs 72, bet tur vecums netraucē. Nevajag jau maratonu skriet, kad tu esi vecs. Bet lēnām, pa gabaliņam un uz priekšu. Es zinu, ka jums izdosies, jo es jums ļoti ticu. Atā.